Bija kaut kas jārunā smieklīgs tagad. Nu, kā tu domā, šodien es iztikšu bez pīkstuļiem? Nekādā gadījumā. Aiziet. Hei, draugi! Šodien mums ir konkurss, kur atbalstītāji ir Vatservis un ZRC Auto. Ietegojiet kādu savu draugu, kurš ziemas riepas maina pašā pēdējā brīdī. Šodien mums ir epizode numur 2. Parunāsim par siltumsūkņiem, par to veidiem, par to energoefektivitāti, par mītiem un ierīkošanas nosacījumiem. Šodien ar mani ir atkal Endijs. Un atkal Kristaps. Yeah. Būtībā tas, ko es internetu dzīvēs saprotu un arī laikam no savas kaut kādas pieredzes, tātad mums ir gaisa siltumsūkņi, ūdens siltumsūkņi un zemes siltumsūkņi. Protams, gaisa siltumsūkņi mums sadalās gaisa, ūdens, gaisa. Nu, vairāk es īsti nezināšu. Ir gaiss arī koks? Nezinu. Gaisa koks nav. Man kolēģis jaunais, kas sāk strādāt pirmajā nedēļā, viņš pateica zeme gaisa. Zeme gaisa? Jā. O, tas varētu būt krūti. Es teicu, ka tās ir aķetes vecīt, nevis siltumsūkņi. Bet starp citu, man tā pirmā lieta, tev nav bijuši bieži vien jautājumi par gaisa, ūdens, siltumsūkņa priekšrocībām, trūkumiem, kad tu runā ar klientu? Nu, man liekas, kaut kādu bieži vien cilvēki tomēr internetā, man liekas, kaut kādu to pirmo informāciju sameklē, par to, tad, kurā virzienā viņš tā kā grib iet, bet tas, ko es esmu pamanījis, ka varbūt cilvēki tos gaisa neuztver tik ļoti kā siltumsūkņus, viņiem liekas, tie vairāk kā kondicionieri, un viņi tā kā tik ļoti nesaprot, ka arī tā ir opcija, ka tas ir izskatāms variants, un nereti varbūt pat vēl labāks par to pašu gaisa ūdens kaut kādās reizēs. Bet parasti tie, kas to gaisa ūdens prasa vai interesēs, viņi, man liekas, tomēr jau bišķi saprot, ko viņi tā kā prasa. Jā, ja mēs runājam 4 gadus atpakaļ, tad es teikšu, jā, ka cilvēki zināja stipri mazāk, tagad jau viņi jau runā par tādām lietām, kur man jau ir bieži vien jāizdomājās, vai tiešām tu saproti, vai varbūt tu saproti vairāk nekā es, vai kas tad notiek. Bet tas jau labi, kad es piekrītu, pirms 4 gadiem tieši tā neviens tur vispār bija tāds mīts, kas tas tāds ir, tas kaut kas tāds slidens, tur nav riktīgi. Tagad tiešām daudz cilvēku jau zina, kas īstenībā ir ļoti forši. Tāpēc arī mēs to podkāstu taisam, lai par to runātu. Un tikai ļoti labi, ka cilvēki paši interesējas kaut kur roku vēl dziļāk, uzdot grūtākus jautājumus. Tas arī mums pašiem liek, man liekas, bieži vien arī parakties un kaut ko vēl papētīt dziļāk. Jā, un starp citu, bieži vien varbūt jūs zinat vairāk nekā mēs, tā kā ierakstiet komentārā. Varbūt ir kaut kādas svarīgas tēmas vai lietas, kas mums ir jāņem vērā. Un mēs varēsim kļūt aizvien labāki. Tātad, teiksim, gaisa, ūdens, siltumsūkņi. Tu vari man nosaukt aptuveni priekšrocības viņam? Viena no galvenā priekšrocība pirmkārt ir tas ērtums. Tas jāsaprot, ka tev ar gaisa, ūdens, siltumsūkņi vispār ir jebkas minimāli, kas ir jādara. Parasti tie solīši, tie, kas vienmēr kurināja ar malku, tiem jau liekas, ka granulas ir wow. Tad tie, kas pakurina granulām, pēc tam uzliek siltumsūkņiem, liekas, ka siltumsūknis ir wow, jo tev pat nav jāber maisa granulām, tev nekas nekur nav jāglabā. Tas noteikti ir ērtums, bet kaut kādās reizēs tas noteikti, kaut kādos konkrētās mājās, tas noteikti ir izdevīgums, tīri finansiāli izdevīgums, ka tas var būt lētāk un ērtāk kurināt ar siltumsūkni. Jā, bet tagad vairāk mēģinām salīdzināt gaisa siltumsūkņi pret ūdens un pret zemes. Tādā veidā es mēģinu saprast tās priekšrocības. Jā. Tas gaisa, ūdens, man liekas, parasti tas zelta vidusceļš. Es teiktu arī, ko visbiežāk izvēlās likt. Jo kas standartā ir šobrīd neliela māja, 180, 140, 150 kvadrātmetri, līdz 180, kas ir ideāls izmērs, siltas grīdas, kas atkal gaisa, ūdens, siltumsūkņi ļoti pateicīgi. Tas ir droši vien tāds populārākais variants tādā mūsdienu standarta jaunbūvē īpaši. Tātad būtībā tas, ko tu mēģini pateikt, ir viegli uzstādāms un viegli eksploatējams. Noteikti, jā. Un bieži vien arī izdevīgs eksploatācijā, arī finansiāli izdevīgs eksploatācijā pie konkrētiem nosacījumiem konkrētās mājās. Konkrēti, ja mēs runājam, līdz 180 kvadrātmetriem, jau pēc tam jums jau varbūt zemes vai ūdens siltumsūknis būs interesantāks. Labi, bet trūkumi no tavas skatu viedokļa? Labs jautājums. Es teiktu, ja atbilstošā mājā, attiecīgi siltā mājā ar siltām gribām to trūkumu, es baigi daudz tos trūkumus laikam pat nevarēšu pateikt. Ja ir vecāka māja, caura māja, maza radiatora, tad tas trūkums noteikti būtu varbūt kaut kāds tīri finansiāli, tas patēriņš
eksploatācija būs dārgāka nekā, piemēram, tam šām granulām, ja, vai gāzei. Bet visādi citādi tādā jaunbūvē, es pats pie sevis domāju, es neredzu tādus baigos, tādus reāls trūkumus tam gaisa, ūdens, siltumsūknim. Vienīgais, kas ir cilvēkiem, latviski sakot, besī āra bloks, tas vienīgais, tas āra bloks, ja, bet tur to laicīgi par to padomājot, to var visu atrisināt tik veiksmīgi, ka viņš netraucē dzīvot. Man tieši saistībā par šo te jautājumu ir konkrēti, es neredzu liels trūkums, izņemot to, ka ārējais bloks, jo cilvēkiem bieži vien projektā ir iezīmēts, ka viņš atrodas pie galvenajām ieejas durvīm. Es vēl joprojām neesmu sapratis, projektētāji ņemat vērā, šitas nav ok risinājums. Jā. Viņš tiek novietots pie priekšējām durvīm. Otra lieta, viņš tiek paredzēts kaut kur tālu prom no mājas, un mums beigās apsaites sistēma ir 30 metri. Un tad, ko ar to darīt, es īsti nezinu, jo efektivitāte stipri zūd. Un beigās, vēlreiz pateiksim, kad vainīgi ir montāžnieki, jo viņi ir krāpnieki dēļ tā. Bet būtībā, tas, kad ir ārējais bloks, kurš, diemžēl, arī atkausējās, un tātad no viņa notek, mēs varam savākt to visu ūdeni, sildīt un ielaist viņu gruntī, bet varbūt atrodam konkrētu vietu pie mājas, 30-40 cm attālumā no pamata, lai viņš mums viņu neskalotu, lai pilotu nešļakstītos uz pamata. Pareizi novietojam, gribam, mēs viņu varam arī nosegt, tikai atceramies, ka ir konkrēti uzstādīšanas nosacījumi, mēs viņu varam daļai nosegt, nevis pilnībā aizklapēt lūdu ciet priekšā. Un tad, godīgi sakot, es īsti nekādus lielus trūkumus nesaskatu, izņemot tad, ja mēs runājam jau par renovācijas mājām vai vecām mājām. Tu esi līdz ūdens, siltumsūknis? Ūdens. Mēs esam gremdējuši, iekšā, teiksim, dīķos. Kā tev liekas, foršs risinājums, nav foršs risinājums, ir ok, varbūt vajag padomāt, vai vispār vajag? Tur droši vien jāsaprot, kas tas ir pa ūdeni, kurā tu gribi to visu gremdēt iekšā, vai tā ir Daugava, kur kāds ar enkuru tev to kontūru aizraus pa gaisu, vai tas ir tavs privātais dīķis vai ezers, vai kur tu zini, kur tiešām neviens cits tur nekādas šaizes nesastrādās, jo, ja tas ir tavs ezers, tu tur var garantēt, ka viss ir ok, tas risinājums nav slikts, tur var labu atdevi dabūt, ja tā ūdens tilpa ir pietiekami liela, tur man liekas ļoti ok tas variants var būt. Ja tā māja arī, protams, ir, nav vērtzošana 100 kvadrātmetru lielā mājā, tur ieguldīties uz to ūdens siltumsūkni, tas nekad mūžā neatmaksāsies. Jā, bet atceraties, kad dīķi arī varat likt, bet ir ļoti svarīgi, lai ir pazemes avoti, lai ūdens visu laiku staigās. Jo, ja jūs iedomājaties, ka jūs uz, savus 240 kvadrātmetru mājas ieliksiet dīķī, kas varbūt ir, 400 kvadrātmetri, diemžēl visdrīzāk jūs saskarsieties ar problēmām. Tāpēc ir nepieciešami, lai ir šie ūdens avoti, un tad jau šis risinājums ir diezgan ok. Un būtībā viņš bieži vien ir lētāks nekā zemes siltumsūknis. Jā. Un starp citu, par tiem pašiem zemes siltumsūkņiem. To gan es zinu, ka tu esi noteikti viņas līcis un nevienu vien. Un būtībā ir kaut kādas lietas, kas tev, teiksim, pareizāk sakot, neņemsim jaunbūvs, jo jaunbūvs ir skaidrs, ja virs 200 pāri kvadrātmetriem, tad jau zemes siltumsūknis ir manā uzskatā labāka tēma nekā gaisa ūdens, bet par renovējumajām mājām un par vecajām mājām. Kā tev liekas, zemes siltumsūknis ir labākais risinājums no siltumsūkņa veidiem? Vai tomēr beigās atstājam, granulkatu? Tā tēma tāda, protams, ļoti te var beigā filozofijā aiziet. Skaidrs, ka noteikti ir, viens ir matemātiski, ka mums var sareiķināt vienmēr. Tātad labāks vai sliktāks finansiāli to var izreikināt. Tur var diezgan konkrēti atsūtot, mēs tagad tērējam 10 tonnas granulas. Mēs varam sareiķināt, tieši tā, tu gan es pateikt, tik būs elektrība uz zemes siltumsūkņa. Pirmkārt, klients var izdomāt finansiāli, viņš grib, negrib to darīt, tas ir viens. Jo, protams, līdz ar to nāk kaut kādas ērtības. Bet, ja mēs runājam par ierīkošanu, tur vienmēr ir tas slidenais faktors tajās esošajās mājās, kas ir zem zemes, kas tur ir jau bieži vien apaudzes, ir jau sabruģēti iebraucamie ceļi, ir jau tur šķūnīši, 100-gadīgi sābeles, un tad tur ir tas jautājums par to, pirmkārt, vai vispār ir kur ierakt.
Vai tas traktors tur var izbraukt, vai tur visi šie praktiskie apsvērumi. Ir gadījies, tur vienkārši sāk rakt, tur zem zemes uzrodās kaut kādi grodi, ko klients pat nezināja. Ja? Un tur viss un šaks un mats, principā. Tur nevar neko izdarīt. Ja? Tā kā tur ir savi gaisa ūdens, tādā ziņā, piemēram, ir daudz mazāk riskanta tā montāža nekā zemi. Tur ir potenciāli mazāk kaut kas noiet greizi. Ar zemi vienmēr ir, tu nekad nezini, kas tur apakšā varbūt padomu laikos tur sarakts un kā tu tur uzraksties virsū. Tieši tā. Nē, būtībā, jā, mans uzskats par zemes siltumsūkņiem ļoti labs variants, īpaši jums pat ir nepieciešams radiatoru izstrojums. Jūs varat diezgan viegli dabūt temperatūru augšā, jo cops ir vienmēr plus mīnus līdzvērtīgs. Nav svarīgi, kas pa laikapstākļiem ir ārā, jo mums 7 grādi zemē pa lielam ir visu cauru gadu, ja mēs pareizi esam ierakuši zemes kontūru. Otra lieta, ko neaizmirstam, kādreiz zemes siltumsūkņi bija skaļi, jo mums bija on-off tipa kompresors, kas ir iekšā mājā. Mūsdienās pārsvarā mums ir siltumsūkņi inventāra tipi, un viņi ir stipri vien klusāki. Vienīgais, ar ko jums jāreikinās, ja gadījumā jums ir tiešām ierakts, pareizāk sakot, uztaisīts skaists dārs, reiķināties, ka tas viss būs jāsarok visdrīzāk, ja jums nav liela pļava, kur jūs varat ierakt zemes kontūru. Plus vēl, diezgan dārgs uzstādīšanas izmaksas, bet nākotnē, protams, ir lētāk. Un tie cilvēki, kas jau ir ierakuši zemes siltumsūkņus un tagad, piemēram, maina, es ieteiktu jums stipri padomāt, vai tiešām pāriet uz gaisa ūdens, jo man šonedēļ ir precedenti 3, kas vēlās pāriet uz gaisa ūdeni, bet manā uzskatā nē. Nomainam siltumsūkni atstājam, pareizāk sakot, zem ūdens, ieliekam inventāra tipa kompresoru, nedaudz dārgāk iekārta, bet jūs vēl joprojām gūstat visus labumus no iekārtas. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka jums ir stabili plus 7 grādu visu cauru gadu, varbūt vasarā nedaudz siltāk, ziemas pīķi nedaudz vēsāk, bet jums ir stabila temperatūra, no kurienes paņemt šo siltumu, ko ražot mājā. Tur jau pat vēl jautājums, vai tas ir baigi dārgāk, jo, varbūt zeminieks kaut kāds modelis, tur varbūt dārgāk to gaisa ūdens, bet, tur, ja tu atkal maini no esošu uz jaunu, tev tur atkrīt kaut kādas freona trases vilkšanas, tā kā uz montāžu kaut tu ietaupi, līdz ar to, es domāju, tur pat sanāk, varbūt pat lētāk ielikt vietā. Plus, tas jaunais zeminieks jārēķinās to, ka viņš jau būs kārta efektīvāks nekā tas vecais, tas jau ir arī, ko cilvēki nepareiķina, viņam liekas, ka man tur kaut kas, Protams, ir tie gadījumi, ka tur 2008. gados, kad bija tas bums, tur saraka tos kontūrus, viss kaut kā ļoti slikti, un tur tiešām tas zeminieks slikti strādā. Un, ja tas kontūrs, ja mēs zinām, ka viņš tur tiešām ir viss slikti ar to kontūru, viņš ir pa īsu, viņš ir pa seklu, tad ok. Tad varbūt domājam, vai ir vērts likt citu zeminieku uz tā paša sliktā kontūra vai varbūt gaisa ūdens. Bet, tu saprati, ka tu tikko pats atvēri Pandoras lādi. Tu gribi pateikt, ka 2008. gada celtnieki bija slikti? Ne visi, bet tas tā reāli bija, kad visi bija siltumsūkņu meistari, visi raka kontūrus, pat varbūt nezinot, kā tas ir jādara. Un tie stāsti dažādi dzirdēti, kas tur nav zem zemes. Tā kā, un bieži vien vienkārši tāpēc tā slava kaut kādu brīdi mēs gāja tiem zeminiekiem līdzi, ka viņi ir tā kā sūdi, bet beigās problēma ir patiesībā tajā kontūra daļā, nevis tajā siltumsūknī. Siltumsūknis strādā, vienkārši viņam nav no kurienes to siltumu paņemt. Jā, starp citu, man arī ir Ādažos viens projekts, kur, diemžēl, mēs atteicāmies no zemes siltumsūkņa, jo ir viena būtiska problēma. Paldies jums, uzstādītājs 60 cm zemē jūs ierakāt. Skaidrs, kas tad tur var... Tur bija elektriskā apkura visu laiku. Tieši tā, kas tur var būt, protams, jā, un tad cilvēks varbūt domā, ka siltumsūknis ir pie vainas. Un to ļoti savā ziņā arī grūti ir konstatēt, nerokot vaļā. Man ir bijis arī vēršās ar jautājumu, kāpēc mēs tur zemes siltumsūknis tik daudz ēd, jā, ok, viens ir, mēs izējām cauri settingiem, es saprotu, ka ļoti bieži darbojas tens. Tātad visticamāk problēma patiesībā ir kontūrā, nevis siltumsūknī. Siltumsūknis viss ir ok, viss ir uzlikts pareizi, vienkārši nepareizs kontūrs, pa īsu, pa seklu, tur tie varianti ir vairāk. Draugi, būtībā es domāju, ka mēs esam par šīm tēmām daudz maz izrunājuši, daudz punktus atstāsim. Ja jums gadījumā ir kādi sevis interesējuši jautājumi, lūdzu rakstiet komentāros un neaizmirstiet to, ka mēs labprāt jums palīdzēsim arī jūsu projektos.